Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Mateja evaņģēlija 25. nodaļas. Jēzus teica saviem mācekļiem: tad debesu valstība būs līdzīga 10 jaunavām, kas paņēmušas savus eļļas lukturus, izgāja sagaidīt līgavaini. 5 no tām bija nesaprātīgas un 5 saprātīgas. Nesaprātīgās ņemdamas savus lukturus nepaņēma līdzi eļļu, bet saprātīgās saviem lukturiem paņēma līdzi eļļu traukos. Kad līgavainis kavējās nākt, viņas visas iesnaudās un gulēja. Bet nakts vidū atskanēja skaļi saucieni: redzi, līgavainis nāk, izejiet viņu sagaidīt. Tad visas 10 jaunavas uzcēlās un sagatavoja savus lukturus. Nu nesaprātīgās lūdza saprātīgajām: dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu lukturi izdziest. Bet saprātīgās atbildēja: nē, tā nepietiks ne mums, ne jums. Labāk ejiet pie tirgotājiem un nopērciet sev. Kamēr viņas gāja pirkt, atnāca līgavainis, un tās, kuras bija gatavas, iegāja līdz ar viņu kāzu namā, un durvis tika aizslēgtas. Vēlāk atnāca arī pārējās jaunavas un sauca: kungs, kungs, atver mums! Bet viņš tām atbildēja: patiesi, es jums saku, es jūs nepazīstu. Tādēļ esiet nomodā, jo jūs nezināt nec to dienu, nec stundu. Āmen. Dievs svētais gars palīdz, ka mēs tā ejam ticības ceļā, ka mūsu lukturu un eļļas trauka pildās ar Tavu svētā gara palīdzību, lai mēs esam gatavi tai stundai, lai mēs pārtiekam no Taviem vārdiem, jo Tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Rakstu vietas šajā un arī nākošajā nedēļā mūs jau tuvina baznīcas gada noslēgumam, līdz kuram ir 3 nedēļas līdz mūžības dienai. Jūdiem tas atgādina par to kunga dienu, kas nāks, kurā būs sots Dieva ienaidniekiem, atkritējiem un glābšana Dieva ļaudīm. Kā mēs šodien dzirdējām, pravietis Amos šo iespējamo sodu sludina arī jūdu tautai, jo tā arī ir atkritusi. Un kā tad ir ar mums? Par to domāsim šodien šeit un māju pējot. Katru reizi, kad lasām līdzību par 10 jaunavām, kas ir doma izsakām 2 vārdos: esiet modri, esiet nomodā, tad liekas, ko tad nu vēl šajā gadā, lai pasaka? Atnākuši cilvēki, kuri sen nav bijuši, viņi grib zināt kaut ko jaunu, un atkal 10 jaunavas. Ja nu vienīgi par to, kurā pusē man sevi pieskaitīt pie tām saprātīgajām vai nesaprātīgajām. Mierinājums ir tajā, ka Bībeles mācība, kā Dieva vārds, ir tik unikāli veidota, paša svētā gara mums nesta, ka nav sevišķi jādomā un jāuztraucas, ko un kas šis sakāmais atklājas pats. Un vēl vairāk katram klausītājam aiznes tieši viņam šodien nepieciešamo patiesību.
Un tas kā sēkla turpina mūsu domas un centienus un baro mūsu garīgo dzīvi. Mēs, protams, nemaz īpaši neanalizējam, cik tas ir unikāli, ka to pat vārdos tā grūti izteikt, un ja no malas kāds svešais klausās, tas liekas kaut kas tāds, tā jārunā baznīcā, bet to var piedzīvot. Un priecīgi, kad arī iesvētas mācību dalībnieki, kas jūs ejat, jūs dzirdat un piedzīvojat to, ka šie vārdi kaut ko jums iedod. Reizēm pat nesaprotam, bet tā kā cilvēks mazliet paceļās no zemes. Slava Dievam! Šeit ir Mateja evaņģēlija beigas. Tūlīt sekos Jēzus arests. Vēlreiz atkārtojas šis mudinājums būt nomodā. Tas jau ir bijis iepriekšējā nodaļā. Un iepriekš ir bijušas arī pastarā laika zīmes, kur sludina kādi pārbaudījumi cilvēkiem nāks, kas it kā ziņos par pēdējiem laikiem. Tur ir gan par karu, gan viltus sludinātājiem, gan par to, ka tautas viena pret otru celsies, un ka tas viss vadīs pie tā, ka cilvēkiem dzīvot kļūs aizvien nepanesamāk. Un mēs šad un tad domājam, tas ir par mūsu laiku, tas ir skaidrs. Bet, ja skatāmies vēsturē, tā jau tas atkārtojas katru gadsimtu. Jau cik ilgi? Krusta kari, viduslaiku pilnīgais neprāts, mūsu laiku visi šie modernie kari, šobrīd ticības uzbrukumi, kad vesels valstis pakļauj, neskatoties uz kādām robežām, islama valsts. Tas vienmēr liek domāt, ka tā kunga diena tuvojas, tā ir klāta. Un Jēzus saka, kas izturēs līdz galam, tas tiks glābts. Un viņa vārdi mums vienmēr palīdz šajā pārbaudījuma ceļā. Līdzībās katrs vārds izraisa kādu asociāciju, un tas iedarbina mūsu dvēselē kādu emociju. Jaunavas. Tas nozīmē godīgas jaunavas, kas visu mūžu sevi glabājušas līgavainim, Dieva dēlam. Viņas iziet pretim, viņas iziet sagaidīt, iziet nakts tumsā, zinādams, ka nāks jaunais rīts. Tieši tā mums uzreiz nostrādā paralēli augšām celšanās rītā. Sievietes dodas pie Kristus kapa. Interesants ir šis dalījums saprātīgajās un nesaprātīgajās. Dažreiz skaidro, ka nesaprātīgā puse ir neticīgie. Liekas, ka tā viss nav, jo visas nāk kopā un visas aizmieg, visas kopā uzmodina. Tas ir par mums, par visiem sekotājiem. Ja tas ir teikts šeit evaņģēlija beigās, tad pirmos tas, protams, aizsniedz mācekļus, un tādēļ arī daudzi gaida šo Jēzus otro atnākšanu tūlīt pat. Par to ir daudzkārt vēstulēs teikts. Bet tas tomēr vairāk būs domāts tām paaudzēm, kam priekšā ir gari gadsimti gaidīšanas. Ka šajā laikā viss var aizmirsties. Mēs taču zinām, kā ir ar mūsu atmiņu. Mēs aizvien un aizvien atkārtojam savas kļūdas un kāpjam uz tiem grābekļiem atkal. Un tad mēs kādā brīdī atceramies, ka pagad Dievam taču 1000 gadu ir kā mirklis.
Vai nu viņš nāks uz savu tiesas dienu šajā brīdī? Varbūt, ka nākamajā mirklī. Un tā mūsu gatavība pamazām tiek iemidzināta. Lukturi. Mēs redzam, ka lukturi ir kas tāds, kas tiek dots visiem. Visiem. Un katrs ar to izrīkojas, kā nu prot citādi. Un tā jau mēs darām ar visām lietām. Katrs pēc sava prāta, ar saviem talantiem, kas tos attīsta, kas tos norok, par to ir pat cita rakstu vieta. Ar cilvēkiem, kas ap mums, kurus mēs mīlam, kurus mēs nenovērtējam, un kad mūs viņus noņem, tad mēs sakam, ak vai. Ar lietām un mantām, kuras mēs pērkam, un kur pati vajadzība pēc kaut kādām mantām katram ir citāda. Un tā šīs atšķirības un dažādības ir tik daudz, ka tās reizēm traucē mums vienam otru saprast. Bet tā atšķirība ir Dieva dota. Dota ar to mērķi, lai mēs katrs būtu savā vietā, unikāli katram paredzētajā vietā. Ja vien mēs laikus spētu to savu vietu atrast, ar prieku tajā dzīvot un dot citiem no tā, ko Dievs devis mums. Un arī ticības ceļā mēs ejam katrs savā izpausmē, katrs savā ātrumā, bet vārtiņi visiem ir vieni. Pat visām kristīgajām konfesijām vieni. Kristus pavēles vārdi liek mums ienākt caur ūdeni. Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tas ir caur kristībām. Svētais gars, kas mūs ievada ticībā, pēc tam uztur, tiešām varētu būt saistīts ar šo lukturi. Ja mēs to aizdedzam, tas apspīd mūsu garīgo ceļu uz debesu valstību, uz Dieva tuvumu, kur mūs aicina un pavēl iet Kristus, sacīdams, ejiet visas tautas. Un pēc šīs pavēles atkal katrs iet citādi, bet Svētais gars ir pie katra. Ja nu mēs to nelietojam, tad ir tā, kā te teikts, ka tas izkalst, aizkalst, izbeidzas. Mēs sakam, mūsu ticības ceļā šobrīd ir kāds sausums, tukšums. Mums tā kā kaut kas trūkst, izbeidzas. Mēs esam ar tukšu lukturi, jo gars jau nevar beigties. Dieva mīlestība nevar beigties. Sarūk mūsu saistība ar viņu, atslāpst. Mēs vairs nevaram ne saklausīt, ne saņemt. Un tāds ļengans cilvēks ne tikai ir necienīgs ieiet, viņš vienkārši nemaz nevar atrast to ieeju, jo vārdos šis ceļš ir izteikts. Bet tā ir tāda pirmā pavēle, norāde. Tā kā bērnu grāmatā, Nārnijas kronikas, Luīsa grāmatā, kur vajadzēja būt visās ģimenēs, tur ir tās durvis, kas stāv lauka vidū, kurām var visu mūžu staigāt apkārt un brīnīties, kāpēc durvis ar rāmi un rokturi stāv lauka vidū, ne uz kurieni viņas neved. Un tikai izejot tām cauri, tu ieraugi citu pasauli, vai precīzāk šo pasauli, kurā tu dzīvo, ieraugi citām acīm, Dieva dotām acīm. Tā nu mēs visu mūžu strādājam, būvējam, ceļam, pārvaldam šo Dieva doto pasauli gan pilsētās, gan laukos, ražas gados un neražā,
sējam, pļaujam, veidojam politiskos modeļus un partijas un tirgojamies, mācāmies, izdaram kādus atklājumus un arī izklaidējamies, arī priecājamies par to, kas mums ir dots, un bagātākie kļūst vēl bagātāki, kaut arī mēs atceramies, ka bagātie arī raud. Un nabagākie kļūst vēl nabagāki, tie, kam liekas, ka viņi ir nabagi, bet arī viņi reizēm priecājas par to, kas viņiem ir dots. Baznīca visā šai ceļā sludina un uztur ticības dzīvi, aizstāvas, diskutē par savu patiesību. Mācītāji aicina ļaudis atgriezties no Dievam nepatīkamās dzīves, nākt ar grēku nožēlu, lietot šīs Kristus atvērtās durvis. Un tā izskatās, ka puse pasaules, tās 5 jaunavas, šo atgriešanās dienu atliek uz aizvien vēlāku laiku, kad būs mazāk darbu šajā pasaules celšanā. Un vispār, vai vajag to atgriešanos, vai tas kaut ko mainīs? Miesas prāts uzvar garīgo. Un tā šajā pilnības ainā, šajā pasaules tirgus laukumā, kur ir pārstāvēta visa šī pasaules dažādība, parādās Kristus. Arī šodien parādās. Protams, jautājums, kā viņš šodien nāk? Ja viņš stāv kā sludinātājs Golgātas ceļā, stāstot, ka šis ir mans ciešanu ceļš, tad viņam atkal visi ies garām, jo visiem būs jāpaspēj izstāvēt rinda pie viņa Golgātas baznīcas durvīm, tur Jeruzālemē. Liekas, ka šodien šī Jēzus parādīšanās būs citāda. To raksta visas un liecina rakstu vietas. To nevarēs nepamanīt. Tādi mēs esam reizēm pa pusei aizmiguši, vai varbūt pusnomodā, vai pussnaudā, kaut gan viņš visu laiku brīdina: esiet nomodā. Pati šī robeža līnijas pastāvēšana pasaka, ka reiz tā būs jāpārvar, un labāk to izdarīt laicīgi, lai nebūtu tā kā jūdu tautai 40 gadi jādzīvo tuksnesī, jo tā jau patiesībā ir visa cilvēka dzīve. Un tad, kad pienāks, tad tajā dienā visi būs pamodušies. Visi būs gatavi iet, visiem lukturi pie rokas, un rakstu vieta mums saka, bet kādi ir tie tavi lukturi? Savu atrašanos pie šīs robežas mēs piedzīvojam, kad kāds no mūsu tuviniekiem dodas mūžības ceļā. Tas vienmēr notiek it kā pēkšņi. Kaut gan zinām, ka tā diena būs, un pat tad, ka kāds ilgu laiku ir uz slimības gultas, un tomēr, kad šis mirklis pienāk, tad tu ieraugi to robežu un saproti, ka arī tev tas ceļš ir priekšā, un vienam atvērs, un viens ieies, un otrs paliks ārpusē. Un tās ir arī bailes, ko šīs jaunavas piedzīvo. Tālāk ir vēl kāds ceļš no mūsu pasaules iziet, un ja tālāk nekur netiek, ja tur neielaiž, tad paliek tukšumā.
kā ir aprakstīts par Lācaru un bagātnieku. Tur pa vidu ir nepārvarams bezdibenis, un šīs dvēseles krīt bezdibenī. Tās ir tās bailes, kā mēs katrs, kad kaut kur nejauši krītam, saraujamies vienā kamolā, bezgalīgas šausmas, kad tu gaidi, kā tu atsitīsies pret zemi, kur visa dzīve pazib gar lacīm, bet, kā latvieši saka, sorry, ir par vēlu. Katoļu baznīca mierinājumu ir izdomājusi veselu mācību par šķīstīšanu, un kas tur vēl viņiem ir. Droši vien, ka jaunais mācītais Gints to tikko mācījies, es pat nezinu tos visus katoļu pasākumu, bet tā mācība ļauj cilvēkam cerēt, ka kaut kur to eļļu tomēr var dabūt, ka tur tukšumā arī kaut kas notiek. Mazas bodītes, tā kā tai Golgātas ceļā, vai tā kā es biju vasarā Čenstohovā, tur arī pilns apkārt vienās bodītēs. Laikam tie cilvēki nezina vielas nezūdamības likumu. Ja tur tai tukšumā nekā nav, tad tur nav arī eļļas dvēselē. Durvis ir aizslēgtas, un tās jaunās ir kā iespundētas. Tā ir arī neziņa. Bet no tā taču var izvairīties. Mums ir glābējs, kas grib mūs no šī cietuma izvest. To stāstu es tā nenopietni jums stāstīju. Nesāciet kāds tagad meklēt, kur to pestīšanu vēl dabūt pa vidam. Mums ir skaidra, ka tajā dienā nebūs vairs nekādas pasaules steigas, nebūs spožumu, ko mēs varētu sakrāt un paņemt līdzi, un nebūs tās naudas, par ko nopirkt, nebūs nekāda goda, ko mēs esam sapelnījuši šai pasaulē, būs tikai dvēsele. Un caur dvēseli cilvēks iegūst šo nemirstību, šo mūžīgo ceļu. Kādiem vārdiem, lai pasaka, ka būs par vēlu to spodrināt tajā dienā, jo nebūs ar ko. Mēs ļoti it kā reāli runājam par šīm neredzamajām lietām, bet acīm redzot, Kristus tā to ir gribējis, stāstot mums šādu līdzību. Skaisti tēli, gaismas lukturi, jaunavas, līgavains. Jānis Kristītājs teica, ka viņš ir tikai līgavaņa draugs un priecājās, ka var viņam kurpes atraisīt, ka var dzirdēt balsi, kam sekot. Kāzu mielasts cilvēku dzīvē ir īpašs starp visiem citiem mīlestiem un valsts pieņemšanām, jo kāzu mielasts iezīmē jaunu dzīves sākumu, kurā ir aizsniegta cilvēciskā laime, uz ko mēs tiecamies šai dzīvē. Un centrā tur ir līgavains un līgava. Jēzus stāstot šo līdzību, laikam jau nevarēja ielikt laiku. Tādēļ varbūt šeit pa vidu esam mēs sludinātāji, kas arī to dara svētajā garā. Laiku, kad cilvēki vairs nevērtēs šo Dieva doto mīlestības dāvanu, laulības kā jaunas, citas, savas dzīves uzsākšanu, kā attieksies pret to kā kaut ko nevērtīgu, kam nav nozīmes, ka var dzīvot tāpat kopā. Ja tu neesi atzinis otru cilvēku par sev svarīgu, bet esi it kā īslaicīgi, civili ar viņu kopā dzīvojis, tad tu nevari arī prasīt, lai tajā dienā, kad kaut kas ar vienu no jums notiek, citi atzīst
ka jūs esat bijuši laulībā. Tu esi izdarījis savu izvēli. Tu neesi nokārtojis savas valsts piederību, tātad tu neesi tās pilsonis. Kad ir jāpārmet citiem tas, ko tu pats neesi izdarījis, vai nu baidoties, vai nu nemaz negribot to derību slēgt. Arī tā šos eļļas lukturus var ieraudzīt. Kaut kādā brīdī tu tos esi atstājis tukšus. Dieva dāvana, kuru mēs kaut kādā veidā esam iemācījušies degradēt, laimes slieksni pārtaisīt pēc sava prāta, nesaņemot to, ko Dievs mums ir gribējis un devis. Notikums, kuru reizi jau šo evaņģēliju mācību liek skatīt īpašu uzmanību, ir šis Kristus nākšanas pēkšņums. Tā būs negaidīta. Tas ir grieķu vārds parūsija, kas ir nākšana, kas notiek jau šobrīd. Darbība, kas notiek. Viņš nāk. Mēs viņu vēl neredzam, bet viņš jau šobrīd nāk, tuvojas. Tā ir pastāvīgā darbība, kas notiek jo ilgāk, jo tuvāk. Aizvien tuvāk ir tas brīdis, kā viņš mūs sastaps. Vai mēs negulēsim? Beigu vārdos viņš runā kā tiesnesis. Aizmiga visas jaunavas, bet dažas bija gatavākas pamosties jebkurā brīdī. Nomods ir gatavība jaunai dienai, kas sākas pusnaktī. Līgavains nāk ar jaunas dienas iestāšanos, un tā iesākas arī augšām celšanās diena. Viņš nāk pie mums augšām celšanā, un tā ir tā robeža, kuru arī mēs aizsniegsim tajā dienā. Tie, kas ieies, saņem šo īpašo tuvību, kas izsakām ar laulības uzticību, kad divi kļūst kā viens, un durvis ir cieta. Aiz durvīm paliek ciešanas, nāves bailes, nepatiesība, meli, nodevība. Ko tik mēs briesmīgu varam šajā dzīvē piedzīvot? Visu, kas stūma mūs prom no Kristus šajā pusē, kas lika jautāt, kur Dievs bija šajā brīdī, kas mocīja mūsu dvēseli ar sirds sāpēm. Tajā pusē naida vairs nav. Tur ir mīlestība, jo tur ir Dievs. Tādēļ būsim personīgi gatavi. Gatavi jebkurā laikā iet pie Kristus. Katrā brīdī. Tā ir mūsu nomodas zīme. Būt gataviem. Iet viņam līdzi. Āmen.